Atrodamies parādē, drifta All-Stars Rīgas posms. Nenormāli viss ir krūta. Daudz mašīnas, ir nenormāli karsts iekšā šeit. Galvenais, lai rītdien mēs tiekam uz strības un lai atrodam defektu, kas ir vadības blokā mašīnai. Tā kā lūdzam visus dievus, lai mums izdādās. Drifta All-Stars 2015. Un, jā, nedaudz pastāstīšu, kā man šodien, vakardien gāja sacensībās, jo biju noskaņojies diezgan labu rezultātu, jo iekāpis diezgan spēcīgā mašīnā, kurai attīst virs 600 zirgspēkiem. Bet tomēr, laikam, tehniskajā sporta veidā noteikti tā, ka tomēr kaut kas nesakrītam. Tiešām nepaveicās, bija neliela problēma ar vadības bloku. Līdz ar to mums vienā cilindrā trūka degvielas un izpustas stece. Laikam sabojāja vārs, līdz ar to nebija. Nestrādāja viens cilindrs un mēs pat nevarējām šo mašīnu izbraukt kvalifikāciju. Mēs nobraucām dažus treniņus un automobīls, diemžēl, atteicās braukt tālāk. No, bet nemetu blindi krūmos un viss notika tālāk. Atradu pašā pēdējā brīdī, pašās pēdējās 10 minūtēs dziedātājiem auto aizņēmos BMW 30 ar 4.4 laikam dzinējumu. Bet, uz visu fona kopējā, tātad mums bija divreiz mazāk jaudas nekā pārējiem. Likās, ka izbrauc daudz maz ok, bet to nepietika laikam. Tas pasākums tik jaudīgs, kad, protams, ka vajag lielās jaudas un 500, 600, 700 zirgiem. Katrā ziņā, jā, pasākums bez īpašiem rezultātiem, bet diezgan dinamisks, interesants un paldies visiem atbalstītājiem, kas bija ar manīm. Liels milzīgs paldies Valvolēn, kas padarīja šo pasākumu par iespējamu. Tātad, vienmēr zinu, ka Valvolēn ir labākās smērvielas jūsu sacīkšu mašīnai. Un, protams, EZ Auto un arī pārējiem, visiem pārējiem, kas atbalstīja un piedalījās tajā pasākumā. Kā saka, kā gadās, tas ir sports. Nākamreiz noteikti būs labāk. Noteikti tiekamies jau nākamajās sacensībās. Ar jums bija Pina Elksnis un tas bija Drifta All-Stars 2015 Rīga biķernieki.